Re! Viss ēters ir te! Skutelis ir studijā. Cilvēki vēl joprojām šķir savas laulības. Par to mēs šovakar gribētu arī parunāt, jo nekā pozitīva šī apstāklī nav. Reāls fakts, kopš neatkarības atgūšanas līdz 2013. gadam ir apprecējušies 300,000 pāru. Un šajā pašā laikā 175,000 pāru jau ir šķīrušies. Saprotat, tas ir gandrīz 60%. Izskatās, ka saglabāt laulību ir daudz sarežģītāk nekā turpināt iet uz trenažieru zāli līdz janvāra beigām. Saprotat? Un kāpēc tā ir problēma? Jūs jautāt, labprāt atbildēšu, jo spēcīga ģimene ir spēcīgas valsts pamats, un attiecīgi šķirta ģimene ir kaut kas cits, ja? Un mēs gribam spēcīgu valsti. Bet labā ziņa ir tā, ka šī problēma nav palikusi nepamanīta, un Tieslietu ministrija sadarbībā ar Labklājības ministriju šo problēmu jau ir pamanījuši. Un kā viņi to pamanīja, jo redzēja pašreizējais Tieslietu ministrs Dzintars Rasnačs ir dikti nasks uz šķiršanos, kā izrādās. Rasnačs jāatzīst, viņš vispār tagad tāda Julia Roberts. Walking down the aisle, seems very confident in her approach. She's at the first pew. The bride seems to be a bit hesitant. She's turning. She's turning in. Oh, she's running. Where's she going? Lock the door! Tikai atšķirībā no Julijas Robertsas viņš nevis aizbēg pirms kāzām, bet no sākuma apprecās un tad aizbēg. Jo, lūk, kā ziņo prese, pērnvasar viņam izjukusi jau otrā laulība. Rasnačs kungs bija sašutis, viņš sasauca sēdi un citēju. Sēdē viņš paziņoja: "Ew, dariet kaut ko." Šis nav precīzs citāts. Aptuveni tā es iedomājos, tā varētu tā sēde izskatīties, jo problēma ar šķiršanos ir jāatrisina.